Sveicināti! Mani sauc Uldis Borskis. Es esmu sporta kluba Centrs treneris. Arī viens no treneriem, kas organizē sagatavošos treniņus tieši stipro skrējienam. Šodien mēs izrunāsim dažas lietas, kas saistītas ar apģērbu un apaviem, lai jūs varētu ērti un labi sagatavoties pašam skrējienam, pašā 7. māja dienā. Tad svarīgākā nianse, kas būtu jāņem vērā, būtu tā, ka apaviem jābūt ir ērtiem, kas ērti jums ienēsāt uz jūsu kāju. Varbūt ne pirmā svaiguma, jo viņi noteikti sasmērēsies un tiks gandrīz iznīcināti visā šajā DNB stipro skrējiena laikā. Tas ir viens moments. Otrs moments par apģērbu. Apģērbu mēģinām izvēlēties diezgan ciešu, pieguļošu, vieglu, no sintētiska materiāla, kas vairāk vai mazāk neuzsūc ūdeni, bet viņu vairāk atgrūž no ķermeņa. Tas, attiecīgi, jums palīdzēs saglabāt izskrējienā laikā konstantu savu ķermeņa svaru un nenēsāsim lieki ūdeni no viena grāvja uz otru grāvi. Pa lielam, vairāk vai mazāk par apaviem, lai viņi būtu ērti un nesietos skrējiena laikā vaļā un jūs viņus nepazaudētu, kā tas parasti notiek katru gadu, tad jums vajadzētu satīt ar izolācijas lentu, pietīt kārtīgi šņoras, ar izolācijas lentu notīt šņoras un pašus mēsliņus pietīt vēl pie kājas. Nevajadzētu aizdoties ar kaut kādiem interesantiem piegājieniem, variantiem par to, ka ievelk kājas maisiņos un skrien kaut kā tā. Jo ūdens tāpatās atradīs ceļu līdz jūsu kājām un ar sausām kājām neviens šo skrējienu vēl līdz šim nav pievarējis. Tāpēc neliela improvizācija, bet ne pārāk daudz. Tas par apģērbu un apaviem. Par pašu skrējienu. Šogad plānotais trases garums DNB stipro skrējienam ir līdz 9 kilometriem. Salīdzinoši varbūt tiem, kas skrien dažāda veida maratonus, liekas tīrais sīkums, bet gribētu atgādināt, ka tas ir šķēršu skrējiens. Un ik pēc noteikta posma jums ir jāpārvar vai nu dabīgais šķērslis, ūdens, smiltis, paaugstinājumi vai kāds no mākslīgajiem šķēršļiem, ko būs uzstādījuši trases veidotāji. Tāpēc vēlams sadalīt savu enerģiju tādos vairākos posmos. Nevajadzētu ātri izrauties un izšaut visu pulveri jau pirmajos kilometros. Mēģiniet savu spēku sadalīt vienmērīgi, protams, arī pārāk daudz neatpaliekot un saudzējot sevi, ja jūs skrienat uz rezultātu. Ja jūs vienkārši vēlaties šo trasi veikt praktiski noteiktā kaut kādā laika intervālā un neiedzīvoties nopietnās veselības problēmās vēlāk, tad skrienam vidējā tempā. Attiecīgi par atsevišķu šķēršļu pārvarēšanu. Ņemot vērā to, ka cilvēku skaits plānos diezgan liels un burzma būs un no tās nevar izvairīties, kas arī attiecīgi apgrūtina šīs trases veikšanu, mēģinām pie atsevišķiem šķēršļiem, līdzīgi kā biatlonā pirms šaušanas stafetes, nedaudz varbūt nomērināt savu elpošanu, attiecīgi izanalizēt pirms tā paša šķēršļa, iziet galvā variantus, kā jūs viņu varētu pārvarēt. Ja, piemēram, tas ir stikla kalns, no attāluma jūs redziet, kura no virvēm ir brīva, kur ir mazāk cilvēku, kur izstāsta, ka varētu šo šķērsli pārvarēt nedaudz vieglāk, nesaņemot soda punktus no tiesnešiem. Mēģinam šādi pie tā katra šķēršļa padomāt par to, lai nav tā, ka akls skrējiens pieskienu grābju, kaut ko ņemu, metu un mēģinu izlīst cauri un nekas nesanāk. Attiecīgi par reljefu. Reljefs pats par sevi būs diezgan mainīgs, viņš nebūs viegls vienkārši skrējiens pa pļavu. Attiecīgi arī tā, ja jūs jūtat, kad jūsu spēki sāk izsīkt, kalnos nemēģinam, paaugstinājumos nemēģinam kāpināt tempu ar sprinta skrējieniem vai ātriem uzrāvieniem. Drīzāk šo kalnu mēģiniet pārvarēt vienmērīgā tempā. Attiecīgi no kalna lejā, ja viņš ir nedaudz lēzenāks, varam skriet lieliem soļiem vidējā tempā, arī nesprinta skrējienā. It kā izmantot iespēju atpūsties, jo skrienam no kalna lejā. Par ūdens šķēršļiem un citām mitrām lietām, vietām, jebkurā gadījumā skatieties, ja tas ir grāvis vai kaut kāds ļoti izbradāta vieta, mēģiniet atrast savu taciņu, kas ir trases robežā, kurā varbūt ir mazāk cilvēki gājuši cauri, lai tā augsne tajā vietā nav tik mīksta un attiecīgi izbradāta un būs vieglāk viņu pārvarēt, nekā skriet pat iemīto taciņu, pa kuru izskrējuši vēl 3000 cilvēku. Visdrīzākais, ka jūs savus botus tur arī pazaudēsiet un
un pēc tam būs grūtāk veikt trases tālāko posmu. Jebkurā gadījumā mēģiniet saglabāt vēsu prātu, pie katra šķēršļa piedomājiet, kā viņu efektīvāk veikt, jo trase ir salīdzinoši gara, ja mēs runājam par šķēršļu skrējienu. Un trases laikā ir iespējams arī nedaudz atpūsties vieglajos, gludajos skrējienos no šķēršļa uz šķērsli. Tāpēc mēģinam domāt ar galvu, draudzēties ar saviem blakus skrienošajiem biedriem un varbūt, ka kādā šķēršļā jūs varat kādam palīdzēt un kāds jums var palīdzēt, un tā jūs varat vieglāk veikt šo trasi visā garumā, bez traumām un bez starpgadījumiem.